Esmu Liena Apina, Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre un Latvijas Sporta federācija padomes viceprezidente. Esmu parasportā, esmu parasporta politikā un ļoti ceru, ka būšu arī turpmāk pie parasporta attīstības Latvijā. Diemžēl Latvijā vairākumā gadījumu mēs joprojām redzam vairāk invaliditāti nekā cilvēku, kurš ir ar invaliditāti. Taču salīdzinot ar iepriekšējiem un agrākajiem gadiem, protams, ir izmaiņas. Mēs to jūtam ikdienā, mēs to jūtam arī cilvēku iesaistē, arī paši cilvēki ar invaliditāti vēlmē darboties, būt aktīviem, meklēt savu ceļu dzīvē, ne tikai caur sportu, bet arī citās dzīves un kultūras sfērās. Tas, ko parasports var iemācīt ik vienam sportistam, ir tas, ka šķēršļu nav. Tas, ka gribas spēks ir galvenais. Vispirms man droši vien būtu jāsaka, es ļoti ceru, ka pavisam drīz Latvijas sportā būs sistēma, jo tā lielākā problēma šobrīd Latvijā, ka mums šī sistēma ir sadrumstalota, nepārredzama un nesaprotama. Un tas, ko es noteikti gribētu redzēt, ka parasports kļūtu par līdzvērtīgu, līdztiesīgu un pilnasinīgu sporta nozares daļu. Manuprāt, sporta šī brīdējā situācija, ka mēs tieši šīs sistēmas neesamība liek mums sajust to, cik maz naudas ir sportā. Un otrādi, mums sportā tieši tādēļ, ka šīs sistēmas nav, naudas ir tik maz. Tā ir mana sajūta par šobrīd par lietu. Un parasports ir iespēja būt cilvēkiem. Parasports ir iespēja dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Un ikvienam es gribu atgādināt, ka kustība, veselība ir privilēģija, ko mēs ik viens varam zaudēt jebkurā mirklī. Un parasports ir veids, kā nepazaudēt saikni ar dzīvi.